3 minūtes. Jūs varat stāstīt savu risinājumu. Tātad pirmā akcija ir grūdienis no pašvaldības, kur tiek publicēti labākie uzņēmēji reģionā. Ar to, ar ko viņi nodarbojas, kādas informācija tehnoloģijas viņi izmanto, kādi ir viņu peļņas rādītāji un tam līdzīgi. Ja? Tālāk seko otrais solis, tātad konkurenti lasa šo informāciju un sāk skatīties uz šiem skaitļiem, ka, teiksim, no tāda un tāda apgrozījuma var dabūt daudz lielāku peļņu. Un tad meklē šos te atslēgvārdus, kas tas ir, vai tās ir, šī gadījumā tās ir informācija tehnoloģijas modernās. Un, protams, arī otrais solis attīstās tāpēc, ka ir dabīgi cilvēkiem iekšā skaudība, vismaz latviešiem, kāpēc viņam iet tik labi, man tik slikti, es arī šo vēlos. Tad ir trešā fāze, ka šis uzņēmējs ir sapratis tagad, tas viņam ir vajadzīgs, un viņš tad meklē palīdzību, kā es, izmantojot informāciju tehnoloģijas, varu paaugstināt savu uzņēmēju darbības konkurētspēju. Un tad viņš vēršās pēc palīdzības zinātniskajos parkos, inkubatoros un augstskolās. Jā, parkos un inkubatoros ir visādi lielie gudrinieki, kas visu kaut ko zina, un tur var sarunāties ar šo cilvēku, kā cilvēks, jums maiņas. Un tad līdz ar to viņš nāk tā kā sarunāt, un tur jau kā intervijas veidā var specificēt to problēmu, kur tieši ir tā sāpe. Un tad parkos un inkubatoros parasti tiek apvienot arī tādi cilvēki ar pieredzi, kas ir ne tikai teorētiķi, bet praktiķi, kas visvairāk tam uzņēmējiem arī ir vajadzīgs, jo no teorijas jau nevienam labāk īpaši nepaliks. Vajag darbību. Un tad tie cilvēki būtu ieinteresētie, kas varētu palīdzēt. Tikpat labi arī parkos, inkubatoros, augstskolās ir tāda lieta kā praktikanti, kuri meklē šīs prakses vietas un ir ieinteresēti arī pēc tam dabūt savu potenciālo darbu vietu. Un mēs redzam, ka arī šos praktikantus varētu iesaistīt. Augstskola tagad būtu atbildīga par viņu apmācību. Par izglītības kvalitāti mēs patreiz nerunājam, bet tā doma ir tāda pamatā. Pēc šīs intervijas, šīs problēmas specificēšanas jau tālāk seko rīcība. Viens no šiem apakšpunktiem, vai tas ir parks, inkubators vai viena persona, kā mēs to saucam, piedāvās kaut kādu risinājumu un iet pie tā uzņēmēja. Uzņēmēja tā kā pienākums būtu pieņemt un ieviest. Viņš tā panāk solīt pretī. Un šeit mēs skaisti schematiski to parādījām, saprotam. Paldies! Aplauds pirmajam komandām. Un aplaudējiet, kā sev paši, jo Googlā mēs visi sev paši arī aplaudēsim.